Pateicamies Tev, Jēzu. Pateicamies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību, par Tavu mīlestību. Pateicamies Tev, Jēzu, pateicamies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību, par Tavu mīlestību. Tā saka tas kungs. Sakiet izmisumām sirdīm, esiet stipras, nebīsties. Redziet, te ir jūsu Dievs. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Tad aklo acis atvērsies un kurvo ausis atdarīsies un mēmo mēle gavilēs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Ticībā iepriecinājamies ar mūsu pestītāju, Jēzus Kristus no Pēla. No visiem saviem grēkiem gribat atstāties, un viņu svētajām grāmatām paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti. Tēva un Dēla un Svētā Gara. Klausīsimies Dieva vārdu, kurš mūs uzrunā no pirmās laiku grāmatas 29. nodaļas. Tauta priecājās par labprātīgajiem ziedojumiem, jo visi kungam ziedoja no sirds pilnības. Un arī ķēniņš Dāvids varen priecājās. Visai sapulcei klātesot, Dāvids slavēja kungu sacīdams: Slavēts tu, kungs, Izraēla Dievs, mūsu tēvs, mūžīgi mūžos. Kungs, tu varens un liels, dižens, mūžīgs un cēls. Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs, pāri visām. Bagātība un gods no tevis, tu valdi pār visu. Tavā rokā spēks un vara, stipru un varenu tu visu dari. Mūsu Dievs, tagad tev pateicamies, slavējam tavu diženu vārdu. Bet kas esmu es, kas ir mana tauta, kas spējām tā ziedot kā šoreiz? Viss nāk no tevis, to atdevām tev. Kā svešinieki mēs tavā priekšā, visi mūsu tēvi kā ceļnieki, mūsu dienas kā pēna pār zemi un cerību nav. Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko savācām, lai celtu namu tavam svētajam vārdām, tevis dota, jo viss pieder tev. Es zinu, mans Dievs, tu pārbaudi sirdis, tev tīkami taisnīgie. Taisnu sirdi un labprāt es visu tev devu. Tagad arī tava tauta, kas šeit, es redzu tev ziedo ar prieku. Kungs, mūsu tēvu, Ābrahāma, Īzaka un Izraēla Dievs, uzturi mūžam šādu nodomu savas tautas sirdī. Pievērs sev viņu sirdis. Ļauj manam dēlam Salamonam no visas sirds pildīt tavus baušļus, liecības un likumus, lai viņš paveic visu, lai būvē celtni, ko sāku es. Dāvids sacīja visai sapulcei: slavējiet kungu savu Dievu, un visa sapulce slavēja kungu, savu tēvu Dievu. Viņi pielūdza un zemojās kungam un ķēniņām. Nākamajā dienā viņi lielā skaitā pienesa kungam
sadedzināmos upurus par visu Izraēlu. Āmen. Jēzus Kristus apostolis Pāvils rakstā Galatiešu draudzei 3. nodaļā. Apsolījumi bija doti Ābrahamam un viņa dzimumam. Nav sacīts un dzimumiem. It kā par daudziem, bet ir sacīts par vienu. Un tavam dzimumam, tas ir Kristus. Ar to es gribu sacīt, ka bauslība nākusi 430 gadus vēlāk, neatcer Dieva derību, kas jau iepriekš stājusies spēkā. Nav tā, ka apsolījums būtu padarīts nederīgs. Ja jau mantojums nāktu no bauslības, tad tas vairs nav no apsolījuma, bet Ābrahamam Dievs to ir dāvājis caur apsolījumu. Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Tā pārkāpuma dēļ bija pielikta klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums. Tā bija eņģeļu iedibināta un ar starpnieku roku iedota. Bet kur ir viens, kur starpnieka nav, un Dievs ir viens? Vai bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nē, taču, ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad tiešām taisnība nāktu no bauslības. Bet raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Āmen. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu vārdā, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Tēvu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustājis, nomiris, atrasts, nogāzis sellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāca tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēka piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Tad viens no tiem redzēdams, ka viņš kļūst vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samērums. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradījis, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā viņš šis citādīgs? Un viņš tam sacīja: celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Āmen. Pagājušajā svētdienā neretas draudze, kas nav samērā tālu no jums, svinēja 42 gadus. Divas dienas atpakaļ daudziem bija ļoti nozīmīgs notikums, ko aplūnām. Nākamajā svētdienā mums visiem diecējas draudžu locekļiem ir svarīgi apzināties katedrāles 120 gadu pateicības dievkalpojumu. Bet šodien šī ir jūsu diena. Šodien šis ir jūsu svētku laiks un jūsu pateicības diena tam kungam par to, ka 190 gadus šeit asarē
pastāv šis skaistais Dievs. Šodien jūs to esat padarījuši vēl daudz skaistāku, to varēja pamanīt baznīcā iekšā nākot. Esat šeit ienesuši tik daudz ziedus, bet aiz tiem savu izdomu, savus pūles un savu mīlestību. Mēs droši vien kādā mazākā vietiņā dzīvojot, daudz ko viens par otru zinām. Kaut ko esam dzirdējuši, varbūt izdevies kaut ko vienam ar otru pārunāt šeit, dzīvojot daudz biežāk vai daudz dziļākā veidā nekā tas ir lielākās pilsētās. Un tomēr varbūt vēl vairāk tā, ko nezinām, ko neesam spējuši otrā cilvēkā saskatīt, kas nepamanīts paslīdējis garām. Mēs visi piedzīvojam to līdzību. Katru dienu ar mums kaut kas notiek. Kas tāds, kas atnes prieku, bet varbūt arī kaut kas tāds, kas atnes sāpes. Mūsu acis jau nevar visu redzēt, pamanīt, nofiksēt. Mūsu ausis tāpat nevar visu dzirdēt, uztvert un saklausīt, bet pietiek jau ar pamanīto un saklausīto, lai jūs, ka te bija kaut kas rūpēs, kaut kas notiek, kaut kas ir veidots. Kamēr vien mēs būsim pie zemes, kamēr vien staigāsim šeit, neizpērkam savā dzīves ceļādos, jāsaskop un jāpildzīvot, jāiet cauri gan tam, kas priecēs, gan arī tam, kas atnes sev līdz zināmas sāpes. Šie 10 vīri evaņģēlijā, kuru šodien sastopam, ir kopā, ir apvienojušies, iet solī savas slimības dēļ, izstumtie, norakstītie, bet reizē ir cieši savā starpā saistītie cilvēki. Katram no viņiem blakus deviņi. Tādi paši, nelaimīgi un tajā pašā tiem līdzvērtīgi. Kamēr bija vesels, varbūt jūties viens. Tagad tev ir blakus citi, bet tu esi slims, nelaimīgs un patiesībā cietais. Kā tikt prom no veselās pasaules? Kā šajā izpratnē jūtamies mēs? Vai viņu? Kā katrs par sevi? Vai cieši viens ar otru saistīti? Savas garīgās spitālības dēļ. Un tad cilvēki meklē līdzības. Tos, kas jūtas tāpat kā viņi, un patiesībā tādu jau apkārtnē ir daudz. Baznīca ir kā slimnīca. Kad tu tajā runāc, tā sāk tevi uzrunāt, un tu tiec lēnām soli pa solītim, pacietīgi un pamatīgi izmeklēts. Jo nopietnāk tu ļauj to darīt, jo vairāk tu sāc apzināties savas mājās lietas. Tās kļūst ar vien uzkrītošākas un ar vien skaidrākas. Pasaule sastāv no slimībām,
fiziski un garīgi slimajiem, bet pasaule jau pati par sevi neizārstē. Pasaule pati no sevis nevienu nespēja izdzīvot. Mums to rāda evanģēlijā aprakstītais notikums. Šie 10 vīri bija pasaulē. Kādā dzīvā tie visi kopā kaut kur iet pārlietojuši šis slimo vīru pulciņš. Tajā par laikā tie ir pilnīgi izolēti no visa. Tiem nevar pienākt tuvu. Ar tiem nedrīkst kontaktēties. Tiem nedrīkst pat sniegt roku. Viņi izrādās pazīst Jēzu un uzdrošinās savu. Jēzu, Meistari, apšērojies par mums. Kas notiek tālāk? To mēs visi zinām. Jēzus tiem lietiet pie prīsteriem. Un viņi visi paklaus, un viņi visi nesāk diskutēt par to, vai prīsteriem varēs palīdzēt vai nē. Vai bērns, kas snem lieti īstenībā, tas jau neko nedos. Tie nepieprasa no Jēzus dziedināšanu turpat uz vietas, kur tie ir satikušies. Tie neprasa Jēzu, dziedi mūs tūlīt un tagad. Tie saka, kungs, apšāvojies par mums. Tie neskatās šaubīgi. Vai tikai Jēzus no tiem vienkārši neatkratās? Tos kaut kādā veidā sūtītājs kaut kur citur prom no sevis. Tie neļaus sevi nosīt aizdomāt. Nu labi, mēs jau varam pēc priesteriem aiziet. Nu labi, mums jau varbūt pietiks spēku aiziet. Bet ja nu nekas nemainīsies, kur tad mēs Jēzu atkal savā ceļā pasacījuši tikai vienu teikumu? Jēzus, Meistari, apžēlojies par mums un saņēmuši tikai īsu norādījumu. Raudamies priesteriem, tiem visi pietiekoši, lai nāk palīdzību, lai viņu lūgšana tiktu uzklausīta, tie piedzīvo savu cietināšanu. Ne Jēzus domā, ne templī pie priesteriem, bet ceļā. Uzticēšanās, paļāvības, paklausības un ticības ceļā. Tie visi saņem savu dziedināšanu. Tāpēc pateicos arī savam dekāram, pamatbrāliem, mācītājiem, prāvestam Antim par viņa ieguldījumu šajā draudzē daudz gadu garumā. Patiesībā mēs šodien pateicoties visiem, kas šeit šajā draudzē ir kalpojuši. Bet atcerieties, tagad, šodien, šis ir mūsu laiks, šī ir mūsu stunda, šī ir mūsu iespēja
tagad mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, Tu mūsu radītāji, sargātāji, uzturētāji un glābēji. Mēs Tavi bērni, nabaga grēcinieki Tev, no sirds pateicamies par Tavu nebeidzamo žēlastību un mīlestību, ko Tu mums ikdienas izrādi. Un, Kungs un Dievs, lai gods un slava Tev, ka Tu mums esi devis vēl vienu jauku, skaistu, siltu, žēlastības pilnu dienu, un ka šajā dienā mēs Tavā žēlastībā esam nākuši šodien šeit, Vasaras dievnamā, lai svinētu, Kungs un Dievs, pateicības dievkalpojumu Tev, ka Tu jau ilgus 190 gadus esi uzturējis kopis un sargājis šo namu, kur mēs, Tavi bērni, varam nākt, lai Tu varētu mums pieskarties gan caur savu vārdu, gan caur sakramentu, Jēzus Kristus miesu un asinīm. Par šo svētīgi pavadīto laiku, mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev pateicamies. Kungs un Dievs, mēs arī šodien atceramies un pateicamies par visiem tiem Taviem bērniem, mūsu senčiem, radiem, paziņām, kuri gadu gaitā ir nākuši šajā namā, kuri ar savu darbu ir Tavā spēkā to uzturējuši, sargājuši. Kungs un Dievs, lai gods un slava šiem mūsu senčiem, kas ir nosargājuši šo namu, jo tik daudz pasaulē, gan arī Latvijā, ir dievnamu, kuri laiku gaitā ir nopostīti, bet šo namu, mīļais Kungs un Dievs, Tu savā žēlastībā esi sargājis. Par to, Kungs un Dievs, mēs Tev šodien pateicamies, un Kungs un Dievs arī lūdzām, lai tas pastāvētu un būtu šeit tik ilgi, cik vien pastāvēs šī pasaule, kuru Tu esi radījis. To, mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev šodien lūdzām. Kungs un Dievs, mēs Tev arī pateicamies par visām pārējām vietām, namiem, kurus Tu esi cēlis, uzturējis un sargājis visā plašajā pasaulē. Kungs un Dievs, mēs lūdzām arī katru, kurš kalpo Tavos namos ar Tevis piešķirtajām dāvanām. Kungs un Dievs, esi klāt šiem saviem kalpiem, dod bagātīgi svētā gara gudrību un izturību, ka Tavos namos visā plašajā pasaulē tiktu sludināts tikai un vienīgi Jēzus Kristus grēknožēlas evaņģēlijs un nekādas citas cilvēku atziņas vai kādi citi saldi, sātana meli. Pasargā, Kungs un Dievs, savus namus un sapulces no šādām lietām. To, mīļais Kungs un Dievs, mēs Tev lūdzām. Kungs un Dievs, mēs šodien kopīgi lūdzam par visiem tiem, kuri ir kādās fiziskās kaitēs, jo gandrīz katram, kurš dzīvo Tevis radītajā pasaulē, ir kāda vaina pie miesas. Kungs un Dievs, esi žēlīgs, nāc un dziedini, lai tādējādi parādītos Tava godība, Tavs spēks un Tava vara pār mums, pār cilvēkiem, pār mūsu miesu. Nāc un dziedini pēc sava prāta, Kungs un Dievs, visus, kurus Tu esi nolēmis dziedināt. Nepiemini mums mūsu grēku, nepiemini mums mūsu nomaldīšanos, bet tieši pretēji nāc pie mums, pie saviem bērniem, nāc un dziedini mūsu dvēseli, mūsu
lai mēs patiesi varētu dzīvot šajā pasaulē Tev tīkami, lai mēs Tev tīkami dzīvojot, varētu būt kā Tavs atspūgs šeit pasaulē, lai visi tie, kas vēl baidās atvērties Tavam evaņģēlijam, lai viņi skatoties uz mums, teiktu, arī mums ir vajadzīgs tāds Dievs, kurš dziedina mūsu dvēseles, ka mēs varam priecīgiem prātiem, priecīgiem sirdīm dzīvot tās mūža dienas, cik Tu mums esi atvēlējis. Kungs ar jums. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedātā. Tāpat viņš arī ņēma biteri pēc vakarēdienu pateicās, un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet viss no tā, šis biteris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To dariet cik kā jūs to cerat, mani pieminētā. Jēzus vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods
sveicināsim viens otru ar mīlu.
tevi svetīt un tevi pasargāt. Kas kungs apgaismo savu vaigu klāt tevi un ir tev šeit. Kas kungs pacēl savu svēto vaigu uz tevi un dod tev mīru.
Paldies, līdz kāds sakiešana. Paldies. Pateicamies par jūsu draudzi, Dievam, pateicamies par jūsu izturību un lūdzam jums Dievu svētību turpmākajā. Paldies. Paldies. Mēs tevi slavējam, kungs, tavu starpā, jo līdz pat debesīm liela ir tava žēlastība un līdz pat padebešiem tava uzticība. Asaras draudze, sveicam lielajā jubilejā, vēlam saglabāt stipru ticību, lai tas kungs dara savu darbu jūsu vidū. Dieva palīdzību un svētību visās jūsu gaitās un darbos. Kungs, tevi turi savu roku pār jums un šo vietu. Āmen. Biržu draudze. Personīgi man liels prieks atrasties jūsu vidū, ka asariešiem ir tik skaista vieta, lai viņi turpmāk arī saglabātu šo vietu ne tikai šai dienai, bet arī nākamā paudze. Lai Dievs vairo jūsu draudzi, lai būtu vienmēr tikpat daudz cilvēku kā šodien, lai tikpat skanīgi skanētu šeit katru svētdienu dievkalpojumos. Un teiksim, kā draudzes vecākajam no manis es novēlu jums izturību. Un ja kādreiz pagurstat, tad atceraties, ka Dievs ir izvēlējies jūs šai vietai, lai jūs kalpotu šeit. Un Dievs, es domāju, ka Dievs pienāks laiks, ka jūs nevarēsiet, Dievs atradīs citu cilvēku jūsu vietā. Nu, tas tā īsumā. Paldies, vēl jums. Visas lietas ir un paliek Dieva rokās. Paldies Dievam, mēs varam visu draudz sadarboties. Paldies. Paldies. Dieva svētība ir braucība. Paldies. Es teicu, manas lūpām, katru otro dienu. Pateicamies Tev, Jēzu. Pateicamies Tev, Jēzu, par Tavu mīlestību, par Tavu mīlestību.